Sveiki! Šī video virtuve mani sauc Žanna. Gatavošu smilšu mīklas cepumus. Man vajadzēs milti, sviests, skābais krējums, cukurs, ola, vaniļas cukurs un soda. Miltus, pūdercukuru vai nu cukuru, vaniļas cukuru un sodu. Visu samaisu. Lieku klāt skābo krējumu. Sviestu vai nu margarīnu, jau sagrieztu gabaliņos. Visu sajauc kopā, vai nu to arī visu var darīt ar rokām. Замешивал пару минут. Песочное тесто не следует долго замешивать. Также этот процесс... Smilšu mīklu nevajadzētu pārāk ilgi mīcīt. Līdz izveidojās stingra mīkla. Mīklu likšu maisiņā un leduskapī uz kādām 20-30 minūtēm, lai atdziest. Поставлю в холодильник на минут 25 полчаса. Тесто подержало 25 минут в холодильнике. Mīkla stāvēja 25 minūtes leduskapī. Galdu paberu bišķiem ar miltiem. Mīklu izrulēju. 3-4 mm biezumu. Ja rulējot mīklu bišķiņu līp, var pabert bišķiņam miltiem. Mīklu sadurstu ar dakšiņu. Un ar formiņām izspiežu dažādas figūriņas. Lai nelīp mīkla pie formiņām, es viņu bišķiņ iemērcu miltos. Apsmērēju ar sakultu olu. Pa šo laiku uzsildu krāsni. Un lieku jau karstā krāsnī uz 180-190 grādiem uz 18-20 minūtēm. Cepu 18 minūtes. Rezultātā sanāca 600 gramu cepumu. Cepumi kraukšķīgi, garšīgi. Nav pārāk saldi. Smilšu mīklas cepumi gatavi, lai labi garšo.